Čau visiem! Šajā daļā turpināsim celt māju, dabūt šos 20 centimetrus atpakaļ augšā, kas ir iesēdušies šo gadu 10 laikā. Jā, tagad iegādājāmies otru donkratu, un vēl trešo dabūjām, izvilkām ārā mehānisko donkratu. Tā, pamazām celsim augšā. Te gan atskatoties atpakaļ ir diezgan liela kļūda izdarījām, ka mēs nevajadzēja tik garu laidumu taisīt. Mēs gribējām tā kā visu sienu pacelt pirms mūrēšanas un tad izmūrēt, bet to darot mēs tā kā to māju drusku tā kā izšķiebām, tās sienas izgāzās drusku, bet nekas tik traks nav. Tā kā jā, te varat redzēt, kā no sākuma bija doma likt tā kā pieskrūvē dēļus un tad pie tiem skrūvētiem dēļiem celt augšā, bet tā māja tik smaga un tas lauciens tik liels, ka tas skrūvs vienkārši iegāja. Viņas nenolūza, bet vienkārši gāja līdz kokam un, respektīvi, nekas necēlās. Tāpēc likām zaļiem ārā, likām apakšā donkratu un cēlām. Metāls bija arī zem donkrata augšu. Tīri tādēļ, lai nespiež šo te metālu iekšā, donkratu šo te metālu iekšā kokā pārāk dziļi, lai celtu. Tad, ja pareizi atceros, tad mums bija jāpaceļ 2,90 kaut kas līdz tai augšai, kas mēs mērījām, tās spāra augšu. Un, jā, mums vajadzēja pa centimetram vien mēs cēlām, un tā, kad pacēlām šo stūri, tad es ar anseptiku pārgāju, pagaidīju, kad drusku nožūst, un tad mēs pieskrūvējam jauno koku, lai sanāk tā, kad būtu otrā pusē tas līmenis. Jo, gribas, lai visā mājā tā būtu kaut cik vienāda tā dimensija. Sanāk, iekšējā istaba tik pacelt pa 20 centimetriem. Mērķis ir tāds, ka tagad vismaz pirms mūrēšanas bija zem katras šīs spāras, kuras esmu izbedinājis, ielikt šo te tā kā to balstu vienādu garumu. Tas ir, jo tās spāras bija aptuveni vienādas, tur plus mīnus 1 centimetrs, tad mēs arī pierēķinājām tām balstam to garumu. Un, jā, jo pamati mēs nomērījām ar ūdens līmeņa rādi no otras mājas puses, jo tur nevar it kā nekādīgi savādāk izmērīt. Bija tīri ok, viss bija ļoti labi. Stūris gan bija drusku pa puscentimetru drusku augstāk, bet tas uz šo visu mājas fona ir vispār nebūtiski. Līdz ar to, jā, nāks diezgan čakarēties, lai šo visu darītu. Protams, jaunu uzbūvēt būtu 3 reizes ātrāk, efektīvāk un viss. Bet, man nav tāda iespēja un pagaidām pamēģināšu saglābt. Ja nesaglābs, tad neko darīt. Nojaukšu un uzcelīšu jaunu kaut kad nākotnē. Bet, es tomēr ceru, ka izdosies saglābt vismaz kaut kādu daļu. Jā, vai tas ir tā kā rentabli vai nevis tā īsti nē. Laika ziņā tas ir diezgan liels laika patēriņš priekš diezgan viduvēji vai zemu ieguvumu. Bet, daudz ko iemācos tā darot, vairāk nekā, ja es taisītu jaunu māju. Bet, es ļoti ceru, ka sanāks beigās un pēc 5 gadiem jau viss tā kā domājuši par šo te drusku savādāk, kad beidzot tas vairs nav jādara. Bet, ne par to tagad runa, tagad mēs skatāmies, cenšamies to māju pacelt. Tās pārējās stūris bija salīdzinoši vienkārši, bet katra nākamā šis te ielikšana bija diezgan grūti, jo, sanāk arvien lielāks lauziens. Jā, varēja redzēt, ka es atkal te ar anseptiķu pārgāju, māju nolaižu, un tad mēs ņemam nākamo.
pievilkt to klāt? Ko? Pievilkt klāt? Vājāk nevar sist? Ko? Drusku vājāk. Un šito galu sit. Viss. Šādi izskatās. Viss šis hauss. Es te sūkni pārliku. Pagaidām uzliku uz šiem te, jo es nezinu reāli kā būs. Vēlāk, ja es likšu dziļumu sūkni, tad liela daļa ies prom. Es gribu citas caurules, savādāku sistēmu. Bet, to es varbūt tā necentīšos tik ātri to darīt, jo viss mainas, un šī ūdens jau 3 reizes man pārtaisījis, gribot vienreiz un pamatīgi, bet, tas tā nestrādā man. Tā, kad te viss būs nomūrēts, uzlikts atmetums, tad es varēšu domāt. Bet, jā, ļoti skaists siena bija, bet, mums te nav nekāda hidroizolācija, nekāds pamats apakšā. Līdz ar to nāksies noņemt daļu. Es ceru, ka te būs kur pacelt. Un jā, protams, ieģis saglabāsim šos skaistos milzīgos. Te ir visādi. Šie varētu būt vispār cara laika. Viņi visi gan jau ir cara laika, bet šie vispār varētu būt, es nezinu, 200 gadus veci. Viņi 2 reizes lielāk par šo te, un tas arī vecs ķieģelis, un te ir mazāks. Visādi izmēri ķieģeļi, tad tiešām ir tāds kišmišs. Un tad es nezinu, vai es kantītes var taisīt vai kā, jo tas jau būs pildījums. Nesošais būs šīs brusas, būs jāpastiprina viņas. Jā. Un es domāju, varbūt taisīt te durvis, jo, varbūt cik stūli varbūt tagad kaut ko domāt, bet te tā kā apkuras katls, te akumulācijas tvērtne un caurules, es kombinēju to boileri, un tā. Un tad tā nišiņu uztaisīt, nezinu, vēl tā es uzlikts šāds saplāksni. Monolīti, un tad es nezinu, kaut ko te uztaisīt tā. Skatīsies, jo tur es gribētu lielāku logu, to sienu ar starp sienu. Šo jājauc ārā, jo, paskaties, kas pa splaisu. Tā kā, jā, te. Šis arī tiks jauks ārā drusku mazāk, šo istabu taisīšu. Tā. Šī istaba būs mazāk, es domāju, pa pusmetru samazināt, tīri, lai var jāskatās, kur ir tas griezt balsts. Te ir viens, un te varētu būt otrs, nezinu, vai viņš balsts jau šitā vai ne, grūti pateikt. Jo, man diemžēl te viss jāpārtais, viss starpsienas, viss, jo izrakām šeit. Kā vispār šī nesoša starpsiena, pamat vispār nav. Ar ko es varu gribēt,
Ja es to nedarīšu, tad tas ir tikai laika jautājums, līdz kaut kas cits būs slikti. Tā kā jā, darbs ir ļoti daudz. Bet nu lēnām. Šis stūris, šis te, viņš ir iespiedies uz iekšu. Redz, nenormāli. Bet tāpat šos baļus ņems ārā. Un tad mēs varēsim izlīdzināt. Jā, bet nu viņš vismaz ir dabūt šeit. Te ir viens balss, otrs balss, nu te stabila līmenis. Un tad, jā, šeit. Gribēju atbrīvot ar starpsienu dēļ, nu, smagumu, jo nu, tas tomēr ir milzīgs smagums, viņš jau kaut kādā veidā gan jau nes sev. Tā kā jā. Jānomazgāsim tad rītā, jāsakārto visu šitas te. Daudz ķieģi te brāķēti un nederīgi, bet daļu es centīšos saglābt, nu, lielāko daļu. Tā kā jā, parādīšu kā. Visus pagaidu variantu šļaukām, nu tas nav profesionāli, bet, nu, ja strādā, tad neaiztiek, kā saka. Labi. Drusku uzsūc vēl papildus. Pagaidām tie aerators nav optimāli, bet nu, pagaidām būs labi. Tepat nav izpūs apakš. Bet tāpatās vajadzēs te visu taisīt. Te gan es diez vai mūrēšu ciet. Visticamāk uztaisīsim klasisku stāvbūvu un visu. Un, jā, nečakarēsimies, jo te ķieļi tiešām sūdīgi. Vienīgi es viņus varētu būt izmantojuši kā pildījumu. Nu, būs 150 x dēles 50, uztaisīs karkasu. No abām pusēm būs pilnais dēļu klājums. Tā varbūt kokšķiedes, plātne vai kas. Un pa vidu tā, lai nav jāliek nekāda vata vai kas, ielikšu šos ķieģeļus ar ļoti, ļoti vāju jau. Tā, lai viņi nekrīt prom. Tas būs kā ugunsdrošība, kā skaņas un visādi citādi ķipa aizsardzība. Bet galvenais, lai tur nav pa vidam tukšums, tad tur baigi skanēs laikam. Tāpat man viņi kaut kur jāliek. Zemē negribas mest. Un, jā, jo viņi varētu būt daudz vecāki nekā šī māja, nu, piemēram, šī tāds īpaši platais.
Es pieņemu, ka viņi vēl no vecās mājas, kas tur bijusi, un viņi iet jau gadsimtiem ilgi tie ķieģeļi. Jā, labi, tas no tejienes viss. Tagad vairāk ārā darbos esmu iesaistījies. Un nezinu, kad mēs sāksim mūrēt.